Šonedēļ Tukumā ir atklāts jauns magnētiskās rezonanses diagnostikas centrs. Tas nozīmē, ka jums vairs nav jābrauc uz Rīgu, jo augstākās kvalitātes medicīniskās diagnostikas pakalpojumi tagad ir pieejami šeit, Tukumā. Parasti uz Tukumu brauc pēc smukuma, bet Tukumā šobrīd, es domāju, diezgan liels medicīnas tehnoloģija lēciens ar šo mūsu investīciju un šo notikumu, tā kā sadarbībā ar vietējiem mediķiem mēs varēsim ievērojami pacelt pakalpojumu kvalitāti. Ceram, ka Tukuma pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem tas būs liels pienesums. Vizuālā diagnostika ir vadošais diagnostikas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, un tagad tās jaunā filiāla Tukumā nodrošina iespēju vietējiem iedzīvotājiem saulaicīgi atklāt un novērst veselības problēmas. Jums pie mājām piebrauc ļoti dārga, ekskluzīva izmeklēšanas iespēja. Jums vairs nav jābrauc nekur citur, jums ir viss šeit, uz vietas. Mūsu galvenais vispār mērķis ir reģionu un lauku iedzīvotāji. Lielās, dārgās, ekskluzīvās medicīnas pietuvināšana lauku iedzīvotāji. Jaunais magnētiskās rezonanses centrs atrodas Tukuma centrā, Šēseles ielā 3. Centra izveidē vizuālā diagnostika ieguldījusi 1,1 miljonu eiro, un tajā ir radītas 6 jaunas darba vietas. Tas ir nozīmīgas investīcijas, un līdz šim tāda iespēja Tukumā nebija. Visi novada cilvēki meklējušos iespēju veikt šo diagnostiku Jūrmalā vai Rīgā, jeb Kuldīga. Tad tāda iespēja arī šeit tukumniekiem tagad ir uz vietas, un pieļauju, ka ar jauniem cilvēkiem nāk līdz jaunas iespējas, un tas tikai dod ieguldījumu mūsu novada iedzīvotājiem. Tukumā uzstādīta jaunākā Canon Medical 1,5 Tesla magnētiskās rezonanses iekārta, kas ir viena no modernākajām diagnostikas tehnoloģijām, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai nodrošinātu izcilu attēlu kvalitāti un precizitāti. Izmeklējumi notiek ātrāk, ar lielāku precizitāti un lielāku komfortu pacientam. Bet radiologs, kas apraksta tos attēlus ar mākslīgā intelekta palīdzību, viņš iegūst daudz vairāk informācijas. Plus tas mākslīgais intelekts, viņš spēj atrast un sameklēt tādas niansītas mazās, kas radiologam ir būtiskas, bet kas varbūt uz parasta attēla nav tik redzamas. Bet atgriežoties par pacienta ērtību, Gentry atvērums viņš ir drusku platāks, lai pacients nejūtās diskomfortā, lai viņam nav klaustrofobija. Šeit arī klāt ir tāda opcija, kad pacientam izmeklējuma laikā būs nevis vienkārši austiņas, kas slāpē troksni, bet tādīs austiņās viņš varēs arī klausīties mūziku. Visus izmeklējumus apraksta pieredzējuši Latvijas radiologi, kas specializējušies konkrētās diagnostikas jomās. Jūs varat būt droši, ka jūsu izmeklējumu analizēs labākie speciālisti. Neiroloģijā, neiroķirurģijā, kopumā galvas smadzeņu, muguras smadzeņu izmeklēšanā magnētiskā rezonanse ir uzskatāma kā zelta standarta izmeklējums. Izmeklējam sākot no galvas, muguras smadzenes, iekļaujot arī skriemeļus, protams, mīkstos audus, kas ir apkārt. Mēs visi ārsti radiologi, kas aprakstam šos izmeklējumus, esam specializējušies konkrēti katrs savā sfērā. Neiroradiologs, muskuloskeletālais radiologs, abdominālais radiologs. Tas nozīmē, ka mēs skatām tikai to, piemēram, mēs, kā neiroradiologs, skatu tikai centrālās nervu sistēmas patoloģijas. Savukārt daktare Olmane ir specializējusies tieši vēdera dobumu orgānu izmeklēšanā. Daktere uzsver, ka jauno tehnoloģiju priekšrocības ir būtisks atbalsts agrīnai un ļoti precīzai diagnostikai. Ja mēs varētu teikt, ka kompjutertomogrāfija vēderam tas būs tāds kā pārskats, viss liels izmeklējums, kurā ir ietverts gan vēders, gan iegurnis. Tā ir ļoti laba metode. Savukārt magnētiskā rezonanse ir iespēja atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Piemēram, ir ierodzīts kaut kāds veidojums aknās, tad magnētiskā rezonanse var precizēt, kas tas ir. Magnētiskās rezonanses izmeklējumi Tukumā ir pieejami jau šobrīd, par ko priecājas pilsētas mediķi. Tad, kad es uzzināju, ka mums Tukumā būs magnētiskā rezonanse, es biju ļoti lielā sajūsmā par to, jo pacientiem dažādas traucējuma rezultātā mēdz būt ļoti grūti nokļūt uz izmeklējumu tālākās vietās, vai tā būtu Jelgava, vai Kuldīga, vai Rīga. Un šī ir neatsverama iespēja. Un turklāt, kad es uzzinu šodien, kad iekārta ir pavisam jauna, ar jaunām tehnoloģiskām iespējām, tas būs milzīgs ieguvums. Tas ir ļoti būtiski, jo daudz kur nevar pacients aiziet uz operāciju, tāpēc, ka viņam ir jāgaida rindā uz magnētisko rezonanses izmeklējumu.
Un, ja viņš to varēs veikt ātrāk, viņš mazāk nervozēs un ātrāk viņam varēs palīdzēt. Tagad magnētiskā rezonanse ir tuvāk jūsu mājām. Pierakstieties jau šodien un saņemiet augstākās klases diagnostiku tepat Tukumā līdz marta izskaņai par īpaši pievilcīgu cenu. Un tuvākajā laikā centrā būs pieejams arī krūts mamogrāfijas izmeklējums. Šeit jāsaka, ka investīcijas ir skārušas ne tikai šo konkrēto vienu iekārtu, bet tiek plānot arī mamogrāfiju, ko arī cerams apmaksās valsts, tā kā varēsim veikt mamogrāfisko skrīningu. Ir arī kabinets ārstu konsultācijām.